Labrīt visiem Latvijā! Šonakt debiju pasaules spēcīgākajā hokeja līgā piedzīvoja Latvijas hokejs 19 gadus jaunais Zemgus Girgensons. Pirmajā Buffalo Sabres sezonas spēlē pret Detroit Red Wings Girgensons bija lielisks. Gūti vārti un laukumā pavadīts gandrīz 11 minūtes. Lūk, arī redzam statistikas datus, bet šajā brīdī mums ir tiešā līnija ar Zemgu Amerikas Savienotajās valstīs. Mums šeit labrīt, tev jau vēls vakars. Vispirms vēlētos apsveikt tev ar gūtajiem vārtiem. Kā jūties? Liels paldies. Protams, kad būtu bijis labāk, ja būtu, bet, emocijas ir diezgan augstas. Par šiem gūtajiem vārtiem mēs vēlāk mūsu arī skatītājiem parādīsim, kā tas notika. Varbūt tu vari izstāstīt, kas īsti notika laukumā? Es tā kā iemetu ripu aiz vārtiem un Brians Linds nosedza vārtsargam, kur izmest, un ripa tā kā mazliet laimīgi izlaiž tieši vārtu priekšā. Un pagadījās tā, ka es arī nevaru to tieši pašu augšstūri iemet. Kādas emocijas pārņem spēlētāji, kad viņš gūs savu pirmo ripu vārtos? NHL? Grūti tā teikt, bija vispār grūti aizvien saprast, kas notikās. Droši vien arī tā priecaušos, un tad būs varbūt vairāk emocijas. Šobrīd tā, ka nevar saprast, kas tad notika. Kas bija pirmais, ko tev komandas biedri teica? Varbūt treneris uzsit uz pleca, vai atceries kaut ko tādu? Nē, visi spēlētāji apsveic, un tā īpaši neko vairāk apsveikumu tur nevar pateikt. Vai šī ripa ir arī tagad tavā īpašumā, jo tas tā kā tradīcija NHL, kad pirmā gūtā ripa tiek nodota šim spēlētājiem, kurš to guvis? Ripa ir saglabāta, bet komanda uztaisa tā kā rāmja visu bildi un ar visiem datumiem un visu kopā, tā kā tas vēlāk tika dabūt. Es zinu, ka uz šo spēli arī no Rīgas vakar devās arī tavi vecāki. Vai viņi uzspēja šo spēli vai tomēr nē? Vecāki nokavēja savienojumu, man liekas, Norvēģijā, tā kā nepaspēja uz spēli šorīt. Par tavu šo karjeras turpinājumu, kādu varbūt redzi pēc šīs vienas aizvadītās spēles, tu vari sev pateikt, ka jā, es esmu gatavs šim līmenim, kas ir pasaules elite? Es domāju, ka manā vecumā ir katru dienu jāierodas halē un jāpierāda katru dienu, kad man tur jāpaliek. Protams, ka saprotams, ka negribās tikai nosūtītam lejā, tā kā darīšu visu, ko varēšu, lai Latvijai būtu viens spēlētājs. Šodien tu biji iespēlēts 3. maiņā un arī tur pavadīji 11 minūtes laukumā ar saviem komandas maiņas partneriem. Kāda bija šī ķīmija? Viegli saprasties bija vai tomēr nācās adaptēties pilnīgi savādāk, ka tas ir savādāk nekā pārbaudas spēles? Šitais ir, saprotiet, šis ir NHL un visi spēlētāji labi, tā kā nav atšķirība, kur spēlē, visi ir viegli spēlēt un visi uzreiz saprotās. Turpmākās spēles, vai mēs varam sagaidīt, vai tu varbūt jau zini, vai tu būsi sastāvā vai nebūsi, ja tas ir tikai uz pēdējo brīdi atlikts jautājums? Šie jautājumi notiek tikai spēles dienā pirms spēles, tā kā nav nekas zināms, vai nākošajā tikšu spēlēt vai nē, bet cerams, ka dabūšu daudzreiz vairāk spēles. Katrā ziņā lielisks tev sniegums, Zemgu, un turēsim par tevi mīkšķi šeit visā Latvijā, un gana daudz tev atbalstītāju, līdzjutēju, un varbūt tev ir kāds novēlējums viņiem, jo šādi debitējot, es domāju, ka daudzi gaidīs no tevīm ne tikai vienu ripu, bet tas jau varētu kļūt par tādu ieradumu. Liels paldies visiem, pirmkārt visiem latviešiem Twitterī, kas rakstīja apsveikumus, un visi, kas palikās augšā, apstīties manu spēli, un cerēsim, ka būs vēl vairāk spēles, kuru latviešiem viegli pazaudēt. Katrā ziņā turam īši, un paldies. Es atgādināšu, tiešajā līnijā mums no Amerikas Savienotajām valstīm bija Zemgus Girgensons, 19 gadus jaunais Latvijas hokeja uzbrucējs, kurš šonakt debitēja NHL spēlē pret Detroit Red Wings. Viņa komanda, diemžēl, pati cieta zaudējumu.